23. gada 2. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 887,6 tūkstoši, jeb 64,4% iedzīvotāju vecumā, tagad klausies, no 15 līdz 74 gadiem. Un šeit man rodās jautājums, mūsu pensionēšanās vecums ir cik šobrīd? Pastāst. 65 vai 67. 67 iet 65. Tātad, kas ir šie cilvēki, kas strādā pensijas vecumā? 15 gadi. Jaunietis, kuram ir jāiet 9. klasē, principā, strādā. Ja viņi šeit ir ieskaitījuši vasaras darbus iekšā, tikai vasaras darbus. Citus jau... Bet cik tad patiesi ir šī statistika atkal? Tas neataino vispār reālo situāciju. Ja mēs kā zinām, kad ekonomikas ministrijā, kad bija Rēra kungs, lai viņam laba veselība, viņš mācīja tikai Excel tabulā visu bīdīt un neko vairāk neredzēja, stāsts par tiem pašiem dārzeņiem, ja? Tad šeit jau izskatās tas pats, ja tev iedod bāzi izejas datus nepareizus un tu ar viņiem operē, tu arī dabūni nepareizu iznākumu. Nepareizs rezultāts, nepareizs ceļš, nepareizs virziens.